zvejniekiem nav nekādas atšķirības. Un šobrīd arī atrodamies viensētā, zvejnieku viensētā. Bagāta zvejnieka sēta, dzīvojamā māja, kura gan pāris gadus atpakaļ neveiksmīgi nodega. Šī ir atjaunota, bet tieši tāda pat, kā viņa bija. Ratnīca, kas ir apvienota ar klēti. Katrā sētā bija klēts. Pārsvarā tās ir 2 durvju klētis, kā jūs redziet arī šeit. No vienas puses ir produktu klēts, kurā glabāja graudus, medu, vēl citus produktus. Un otra ir drēbļu klēts, kurā lielās lādēs meitas glabāja savus pūrus, savus svētdienas tērpu. Katrai sievietei bija tikai viens svētdienas tērps uz visu mūžu, kuru vilka pa lieliem godiem, kāzās, kristībās, vērēs, vēl kādā lielā pasākumā. Un, protams, arī vasarā, tad, kad ir karsts, tad meitas arī devās gulēt uz klētiņu, savukārt puiši augšā sēdījos, kā viņai tā gulēšana tur bija, kas to lai bija. Lūk, un jūs redzēt arī, ka klētis stāv uz paaugstinājumu. Parasti uz lieliem vērtu vajadzēja tāpatās arī savest sienu priekšnopiem. Katram, protams, bija arī sava gotiņa, savu sīklopu un tā tālāk. Mums arī zirciņam kaut kas ir jāēd. Tad aiz jums Lauri, tīkla māja. Tas ir raksturīga tīkla vai sētas, vai uztaisīt pārstātējot dušu, tāda kā šādā. Tev šis jāsakās tā video. Šitā video arī uzzinās, cik viņš jau Jā, viņam jau ziedas ir tāda. Jā, viņam ziedas tāda, bet arī video ir. Jā, varētu būt. Tad vietējie iedzīvotāji piedāvā, protams, siltās jūras pelnes. Skaties, kas pa lampu? Petrolejs. Rekur stūrī ar to atstarotāju vai ko tā, te viss pa modernam. Bet cik labi, ka tur tās logus vaļā, gaiss tāds tā kā silts pilnīgi. Tādas čurā. Tāda zābati tāda. Nekāds nolūks nav bijis. Tas šeit dzīvoja. I virtuve? Zvejnieki dzīvoja. A, kur tā virtuve? Virtuves nav. Tas nav no Saeimas, bet tas ir parasti Gulta, pūra lāde. Un kas pa zābakiem? 2 zābaki, ne tik viena. ir galvenā. Bet tie taču ir ādas, viņi nav gumijas. Ja, tie ir ādas. Un tie arī ādas. Tā Abi 2 tur ādas. nebija gumijas sanošana. Mehanizācija pirmā. Reku nē, šiko es agrāk. Lai netraucēs cilvēku staigāt, lai nākas staigāt. Tūden. Tad Nē, reku zivis žāvis. Kopināji. Kur žāvētavā? žāvētava? Man tā liekas. Jā, Kopinājumi. točno. Ne? Jā, Liek. jā. Pēc ziviem vēl. Taču pēc ziviem. Jā. Anī, pagriežties. Tuvāk tu nevar skriet?
Jā. Tikai dažus tur var redzēt. Tur visus jau tāpat nevar jau nofotografēt. Tā jau. Jā, kaut kur lejā nobildēsim. Kāpēc man nav? Pie kuģa var nofotografēt. Jā, kas grib. Jārāp pie spriedē augšā. No priedes var. Es nevarēšu. Gan jau te kaut kas būs tad. Nu, baigi smukā te viss, kas ir, jā. Ot, tur var visi nostāties pie tā kuģa. Kuri Labi, nevajag. Jā. Vajag super. kur ir. O, uz tām kāpnītēm varēja. Ir iekšā ieversi jūrā. Aizņem man, es tūlīt. Cīnījās ar likuma pārkāpējiem, lai beigās nolēma, ja jau grib tā viens uz otru skatīties, lai tad pavastas. Nu, faktiski sauļoties, tā kā mēs tagad nākam uz jūru un sauļojamies, sāk tikai pēc Pirmā pasaules kara. 20. 30. gadi, tas ir laiks, kad peldkastīņi paliek arvien īsāki. Arī esot bijis tā, ka policists ir dežorējis un vērījis dāvām, cik tad augstu ir celīši, tas peldkastīņus beidzās. Lūk, un izrādās, ka sauļoties, tas nebūtu nav slikti. Kāda paliek viegli iedegos, tas pat ir ļoti veselīgi. Tā, nu tagad skatāmies, kādi tur bija tie peldkastīņi. Pirmie peldkastīņi dāmām vispār bija no vilnas. Vai tas vilnas, vai tas svaba, vai tāpēc es paņēmu Šitās kabarei dejotājas tik atļāvās. Nav jau nekādas lielās. Nav ko darīt. Tur jāskatās. Saraksts nav līdzi. Nav. Ko tagad darīs? Tas ir tie lietišķos pierādījumos būs, jā? Nav vieta tev, ko? Tiem griestiem Nu, stāviet, lai es varu nobildēt. Bet šitie arī tie griesti lielie. Ui, pēc saules nekā neredzu. Jā. Un tagad mums ir jānospriež mālpilieši, ko mēs darām. Lūdzu, vai mēs uzreiz ejam uz dārzu, vai šoreiz muzejā mums ir filma par Pēteru Upīti. Bet kas smuks laiks, varbūt, kad ejam. Tātad vispirms iesim uz dārzu, un tad vienosimies, un es jums pilnīgi visu izstāstīšu, kādas mums ir pēc tam iespējas, jā? Jau nozīmē. Virspusē. Vai nav skaistā? Tīrne hortenzija.
Šo šķirni ir izveidojis. Lai es tevi var nopildīt. Nav neviens bildes man neteiks tieši kā mani vajag Jā. bildēt. Viens ziediņš beigas skaists. Lielas ziediņas. Jā, bet tev vispār nevajag. Nopietni. Nu, paspied bišķiņ, tad redzēs. Bet pagāvam domā par Для кого-то лишь только пыльца, говорит. Эти стихи подражания Хаяму посвятил старому мастеру. Tās Golgāta ceļš, oriģināls ir Kantavā baznīcā, šeit ir kopija. Un ārpus Rīgas vienīgā epitāfija, kas ir veltīta grāfam Pālencimtai. Un, protams, sena baznīca, kā jūs redzēt, 1495. gads ir baznīcas celšanas gads. Mazlietiņ paiesim uz priekšu, kad tas apaļais piemineklis, kurš ir veltīts Augustam Bielenšteinam, kā jūs teica mācītājs, kurš kādreiz strādāja šeit. 82. Labi.